Es domāju, mēs emocionāli bagātinamies un topam, redzam, kas notiek mūsu mazpilsētās, kā cilvēki dzīvo un kā viņi, restaurējās, vai kā labāk pateikt. Ja jūs vēl neesat bijuši Kuldīgā, turp noteikti jāaizbrauc. Šeit pilnīgi taustām jūtams seno dienu elpa un romantika. Kuldīga ar tās līkumotajām ieliņām un vēsturiskajām ēkām ir jāizgaršo, gluži kā labs vīns, un mēs to arī darām. Paldies Dievam, šodien ir skaists laiks, ir saulains, kā jau pavasarī, drusku vēss ir, bet ļoti skaisti. Mēs esam kopā no Rīgas atbraukuši 40 un 10-15 ir kuldīdznieki. Tā kā mēs esam liela kompānija, kopā mēs esam 60 cilvēki, kas baudām to Kuldīgas svētkus tāds. Šī ir mūsu pirmā ekskursija šajā gadā, un šī Sabiedrības integrācijas fonda projekta, makroprojekta ietvaros Latvijas aktīvie seniori. Šī ir mūsu pirmā tādas brauciens. Kuldīgā 16 vai 19 reizi laikam jau notiek vimbu lekšanas svētki. Tā ir tāda viņiem skaista tradīcija, ka viņi katru gadu, tad, kad ir pavasaris, tātad aprīļa beigās, tas vienmēr notiek, tātad sākās īsts pavasaris, tad tiek atklātas Kuldīgas turismu sezona. Un tā ir ar koncertiem un ar daudziem tirdziņiem, un mēs jau esam šeit 3. reizi. Un tas ir no Sabiedrības integrācijas fonda projekta ietvaros, un tā kā mūsu biedrības biedri, Kuldīgas senioru skola ir mūsu biedrs, tad mēs arī ar Kuldīgas senioriem tad šajā dienā ļoti vienmēr to sadraudzību tādu veidojām. Mēs kopējas pusdienas, kopējas pastaigas un, protams, koncerta baudīšana un visu baudīšanu. Tomēr pirms mesties Kuldīgas baudīšanā ir vēl kāda svarīga tikšanās. Apciemojam Kuldīgas novada pašvaldības sociālā dienesta, sociālo pakalpojumu centru tilts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šim centram Latvijas senioru kopienu apvienība, pateicoties ziedotāju Delfīna grupas atbalstam, dāvāja mūzikas instrumentus. Vienu lielu daļu mūzikas instrumentus mēs ieguvām no Latvijas senioru kopienas apvienības, un mēs bijām ļoti priecīgi par šo dāsno ziedojumu, jo mums bija iespēja iegādāties gan zvaniņus, gan tamburīnus, gan ukuleli, gan zvangu, gan tādu sitam instrumentu, tā kā ļoti dažādus instrumentus, jo liela daļa mūsu dienas centra dalībnieki tieši muzicējot un ritmizējot parāda savas prasmes, un mums ir ļoti skaisti priekšnesumi izmantojot šos mūzikas instrumentus. Tad mums ir sporta nodarbības, māla nodarbības, sociālo prasmi nodarbības, kulinārijas nodarbības, šūšanas nodarbības, rokdarbu nodarbības un arī mūzikas nodarbības. Un arī apmeklējam dažādus pasākumus ārpus dienas centra, tā kā esam aktīvi, draudzējamies un aktīvi darbojamies. Kuldīga un vimbu augstliekšanas demonstrējumi jau tradicionāli ir Latvijas senioru kopienu apvienības pirmais vasaras izzinošo ekskursiju galamērķis. Aplūkojam pilsētu, uzzinām daudz jaunu un runājam arī par kopīgām iecerēm šai vasarai. Šī mūsu tradicionālā tikšanās turismu sezonas atklāšanas pasākumā laikā, kā mēs sakām, lidos dzīves Kuldīgā. Šī mūsu tikšanās ir ne tikai tikšanās un kopā sanākšana, bet šī ir arī pieredzes apmaiņa, kurā tad mēs izrunājam, ko mēs darām kopā, vai runājam arī par brīvprātīgo darbu,
kā tas notiek pie mums Kuldīgā un kā var būt to veidot vai savādāk darīt Rīgā. Protams, tās atšķiras noteikti gan vide, gan šīs iespējas to darīt. Mums Kuldīgā šī brīvprātīgo kustība ir diezgan liela, jo senioru skola bez brīvprātīgo darba nemaz nevarētu eksistēt, jo praktiski mēs visu veicam brīvprātīgi. Mums pat ir izveidojušies daudzāki pasākumi, ko mūsu bijušie skolotāji vai attiecīgās jomas speciālisti māca tālāk mūsu senioriem. Tā ir vingrošana. Tā ir vingrošana fizioterapeita vadībā, tā ir ciguna, tās ir vairākas valodas, vācu un angļu valoda. Tā kā brīvprātīgo darbs attīstās diezgan labi, bet savādāk jau senioru skolās nevarētu. Arī mums ir ko pastāstīt un ar ko dalīties pieredzē ar Kuldīgas senioru skolu. Mums, protams, senioru skola notiek jau no janvāra, un tur mēs darbojāmies. Mums ir ļoti skaists cikls, pateicoties tam, ka būs pašvaldības vēlēšanas, tad mēs varam tagad arī tādu ciklu zini savas tiesības. Mēs par to runājam, mēs tiekamies ar deputātu kandidātiem, bet mums ir, protams, ļoti plašs cikls. Piemēram, tā mēs tiksimies ar Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru, kas stāstīs mums par mantojuma lietām, par uzturliekatām un līgumiem un tā tālāk. Protams, mums ir bijuši ļoti cits arī darbi. Īpašs stāsts ir par Kuldīgas skaistajiem iekšpagalmu dārziem. Kādreiz katras vecpilsētas mājas pagalmu graznoja priekšdārziņš ar krāšņām ziedu dobēm, garšaugiem un ogu krūmiem. Tagad šī tradīcija palēnām atdzimst, tāpatās kā senās puķu šķirnes. Mēs bijām šīs lietas aizsācēji pirms 4 gadiem, veidojot augsto dobju dārzu Alekšupītes krastā. No Klūgām tika veidot šīs kastes. Mēs arī pētījām vēsturi, kā Kuldīgas dārzi attīstījās, kāda bija vēsture, kādi bija šie intīmie iekšpagalmiņi, kuri bija zaudējuši galīgi savu kādreizējo noskaņu. Un tieši ar tādu domu, ka varbūt arī kaimiņi un citi kuldīdznieki, kuri tā kā redzēja, cik tas labi izskatās, varētu veidot savus iekšpagalmus, un tā arī sākās. Pēc tam bija šis restaurācijas centra iekšpagalms, tika izveidots, un mēs tagad atrodamies Ventspils ielā 16, kurā mēs tagad arī veidosim šo te veco Kuldīgas dārzu, kas būs tā kā tiks veidots tāds maršruts pa Kuldīgu, kurus sasaistīs vairākus šos te vēsturiskos dārzus, varētu būt tāda interesanta pastaiga pa Kuldīgu. Kuldīgu vislabāk var izbaudīt nesteidzīgā pastaigā pa tās vecpilsētu. Šeit te katrai mājai un ieliņai ir savs stāsts, ko uzmanīgs vērotājs noteikti saklausīs. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka kuldīdznieki mūs sagaida, ka mēs braucam jau kā pie draugiem, pie ciemiņiem. Daudz, ko mēs jau zinām, mēs daudz vietas esam redzējuši jau, bet mums pateicoties tas, ka mēs izplānojam, mums ir atkal tāda gida pavadībā pa vecpilsētu staigā, un mēs īstenībā katru reizi kaut ko jaunu redzam. Tā mēs esam ļoti pateicīgi, ka to mēs varam. Protams, Kuldīga ir cienesta ziņā dārga pilsēta, un tur mēs varam pateikties, ka mums ir iespēja garšīgi un labi paēst tādā restorāna vietā kā rezidents, un to mēs varam atļauties arī, ka mums piepalīdz banknotu ziedojumi, Delfīna grupas ziedojumi.
Atbraukšana ar lielu autobusu, un tā tas ir, protams, projekta ietvaros, bet, viss tas pārējais, ko mums piepalīdz, tas ir banknotes ziedojums. Mēs sākam savu Latvijas apceļošanas sezonu. Tikai Kuldīgā var redzēt tik daudz ēku ar sarkaniem dakstiņu jumtiem. Tie pilsētai piedot īpašu šarmu. Tādēļ ir prieks, ka kuldīdznieki rūpējas par savu jumtu ainavas saglabāšanu, un vēl jo lielāks gandarījums, ka šīs pūles novērtētas pasaules mērogā. Pirms nepilniem 2 gadiem Kuldīga iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Man Kuldīga patīk ļoti jauki, un viss ir ļoti patīkams, un es jau sen gribēju kopā ar senioru kopienu atbraukt, un lai būtu ekskursija, lai nebūtu tikai es esmu vairākas reizes bijusi, mēs tā paši, divatā esam atbraukuši ar savu mašīnu un esam redzējuši un fotografējušies, bet šobrīd tieši es vēlējos ar saviem biedriem kopā atbraukt un dzirdēt ekskursijā. Ļoti interesanti Kristīna stāstīja par visu. Varbūt tā drusku tendencijos tā padziļināt, kas viņai vairāk tā bija pie sirds, un to viņa mums arī pasniedz, teiksim, pa visu to restaurāciju, kas šeit notiekās. Un priecājos, jā, ka šeit nav augstceltnes, ka te nav ko skatīties uz augšu, bet jāskatās ir acu augstumā un redzam to, ko viņa vēlējās mums tieši parādīt. Es esmu nostrādājis 17 gadu restaurācijas pārvalde tieši par restaurācijām. Tad nedrīkst viņam jābūt tam logam, jābūt no koka un jābūt kārtīgi, tā kā vecos, vai tās ārējās durvis vai kas mājā. Tur jau nevar tad. Ja tu sāks katru pārbūvēt ar stikla lodziņiem, tad briesmīgi, tā kā vai Rīgā, piemēram, mums taču daudz vietās. Tu paskaties, it kā māja vecs un alumīnija logi salikt iekšā. Tas nav tā. Un tāpēc šeit viņi uzreiz tā Kurzemes pilsētiņi, viņi ļoti skaista to, kā viņi taisn. Vēl tāds pat gadījums ir, ja mēs runājam par Ventspili. Kuldīgā rodas sajūta, ka iekāpt laika upē un pagriezt laika dzirnus atpakaļ tomēr ir iespējams. Varbūt tādēļ ir tik liels vilinājums atgriezties šurp atkal un atkal. Šodien, ja jūs skatāties ar tiem gadiem, piemēram, 20, 30 gadu atpakaļ, ir liela starpība, tāpēc, ka tomēr ir atrestaurēts daudz lietas, un viņi tāda sakoptā pilsēta palikusi. Patīkam vienkārši vairāk pastaigāties. Es jau Mārītē teicu, mēs esam, viņi saka, tu jau nebija, bet mēs bijām cik reizes ar viņu jau. Un pie Valtera turpat tās pretī, pa Liepājas ielu staigājam. Un katreiz pa šaupīt, kas te jāiziet, baznīca tāpat tās. Ūdens kritums, kā mēs skatāmies, viņš tāds liekas kaut kā sakoptāks. Tāpat tās Rīgā, teiksim, ejot pa Kalnsiem ielu, kur tiek vai ne tas koka restaurācija, vai tāpat tās, teiksim, Āgenskalna tirgus, vai ne, kas jau tiek atrestaurēts. Tāpat tās šeit var pateikt, vai ne, Kuldīgā, kad viss tiek restaurēts un restaurēts tādā izskatā, kādā bija, teiksim, tad, kad mēs vēl nebijām dzimuši, teiksim, ka mēs vēl jauni bijām.